Sveiki, skatītāji! Es esmu pasaules galā, jeb Finisterrē. Te man aiz muguras ir okeāns un diezgan ilgi pastāvēja uzskats, viens no uzskatiem, ka tur tālāk vairāk nekā nav. Tur beidzas pasaule. Tas bija viens no uzskatiem. Un arī Santiago ceļotājiem daudzi savu ceļu noslēdz Santiago de Compostela, bet ir vērts un patiešām daudzi arī ceļu turpina līdz šejienei, līdz pasaules galam. Un arī, starp citu, šie gliemežvāki, kurus bieži vien mēs redzam Santiago gājējiem, un tas ir kā simbols. Patiesībā jau gliemežvākus var dabūt tikai šeit. Ne jau tur Kompostelā, kas ir apmēram 100 km attālumā, bet šeit. Un ejot mājās, viduslaikos, mūsdienās jau, protams, vairs ne, tieši viduslaikos, tas bija apliecinājums tam, ka jā, es biju tur pasaules galā. Par to arī būs šis video. Kas tad īsti ir pasaules gals, jeb Finisterra? Kur tad es īsti atrodos? Es atrodos Spānijas ziemeļrietumos Galīsijā, Galīsijas rietumu daļā, Fisterras zemesragā. Un jāsaka, ka tiek lietoti vairāk vārdi, lai apzīmētu šo reģionu. Fisterra, tas ir galīsiešu valodā, Finisterre ir angļu vai spāņu valodā. Bet skaidrs viens, ka tas vārds nāk no latīņu valodas Finisterrae, kā senās Romas impērijas laikā tika apzīmēta tālākā impērijas rietumu vieta, kur beidzas zeme vai beidzas pasaule. Tāpēc arī Finisterra vai Terrae vai spāniski Tierra, Finisterra. Tāpēc arī man reizē jūk sakot Finisterra vai Finisterre. Tas ir attiecīgi viens un tas pats, lietojot spāņu, angļu vai galīsiešu valodu. Bet vai tas ir tālākais rietumu punkts? Patiesībā nav. Portugālē Cabo da Roca ir vēl 16 km tālāk uz rietumiem. Bet patiesībā tām nav nekādas nozīmes, jo vēsturiskā izpratne ir bijusi tāda, ka šis ir Romas impērijas, mūsdienās teiktu, Eiropas rietumu tālākais punkts. Un tas nekas, ka tas īsti neatbilst patiesībai, bet vēsture tāda ir. Un šis arī ir punkts, uz kuru, pat ne punkts, reģions, uz kuru devās viduslaiku svētceļnieki, vispirms aizejot līdz Santiago de Compostelai, un pēc tam vēl turpināja ceļu līdz pat Finisterrai. Un citiem vārdiem sakot, līdz okeānam. Un tas ir apmēram no Santiago de Compostelas 90 km, daži vēl pēc tam gar okeānu turpina ceļu līdz Mušijai, jeb citām vietām, jo šeit patiešām ir ļoti, ļoti skaisti. Un vēl jau stāsts ir par šiem te gliemežvākiem. Es jau ievadā teicu, no kurienes tad nāk tie gliemežvāki. Patiesībā ir vairāks, ir pavisam 5 versijas, kāpēc tieši gliemežvāki ir svētceļnieku simbols. 2 vispopulārākās ir tādas, ka pirmkārt no gliemežvāka var padzerties ūdeni. Neredzēju nevienu, pats arī nemēģināju, kā no gliemežvāka padzerties. Otrs vienkārši, ka šos gliemežvākus sāka tirgot Santiago de Compostela un svētceļnieki pirka vai kā citādi saņēma dāvanā. Un tad tas zināmā mērā kā simbols arī tika vests uz mājām un turpinājās līdz pat mūsdienām. Ir vēl citas versijas, ne tik reālas. Tās lai paliek šoreiz. Gliemežvāki diezgan plaši tiek izmantoti arī būvniecībā, kā dekoratīvs elements. Diezgan daudz, kur mēs pie mājām, ka dažādas dekoratīvas elementu funkcijas pildi šie gliemežvāki. Tāpat arī ir gliemežvāku baznīca. Ir visa baznīca dekorēta ar gliemežvākiem. Tā kā diezgan plaši un daudz, kur šos gliemežvākus šajā reģionā jūs varat redzēt. Reģionā ir arī interesantas būves, tādas kā tepat blakus man ir šī te zemesraga bāka. Ir interesanti arī tādas būves, kā es jau iepriekšējā video stāstīju par Oreos, šīs te
žāvētavas noliktavas, reizēm sauc arī par klētīm, tādas mājiņas, kurās tiek turēti, žāvēti un turēti pārtiks produkti. Nu, šeit pavisam netāli bija lielākajā šajā reģionā, lielākā šī būve. Interesanti, ka tā ir nevis privāta kādam vienam, bet visam ciemam, tātad sabiedriskā vai komunālā būve, kurā viss ciems tur pārtiks produkts. Kopumā jāsaka, ka šis reģions, ne tikai Fisterra, bet kopumā Galīsijas rietumu daļa ap okeānu ir ļoti skaista. Tiešām ļoti skaisti dabas skati, ciematiņas par vairākus apmeklēju. Vēsturiski, protams, lielākoties tie bija zvejnieku ciemi. Mūsdienās ir arī diezgan daudz atpūtnieku, kas te dzīvo, ar sportu nodarbojās. Šis reģions ir ļoti, ļoti skaists. Ar tādiem, es pat teiktu, nedaudz Norvēģiju atgādina. Un te ir vairāk saucamie estuāri vai piltuveidīgi paplašinātas upes grīvas. Tādas te ir vairākas, un tur ir ļoti skaisti kalnaini reģioni un ļoti interesanti arī nekustamo īpašumu. Galu galā mans kanāls ir par nekustamo īpašumu, tāpēc jāsaka, ka tur šajos mazajos ciematiņos, daži varbūt nav nemaz tik mazi, ir samērā interesanti nekustamo īpašumu, ļoti daudz arī ar skatu uz okeānu. Un varētu uzdot jautājumu, vai tad te var nopirkt arī nekustamo īpašumu? Protams, var. Kā piemēram, no Zemesraga tuvākajā pilsētā Fisterrā es izpētīju nekustamo īpašumu piedāvājumu portālā Idealista. Tas ir portāls, kuru lieto patiešām arī vietējie, un tāds man vienmēr ir ieteikums, ja jūs vēlaties ārvalstīs izpētīt nekustamo īpašumu piedāvājumu, tad cenšaties lietot to, ko lieto vietējo. Vēlāk es aizbraucu uz Portugāli, Portugālē arī vietējie lieto Idealista. Tātad, ja jums ir interese, es ieteiktu pētīt tieši šo portālu. Protams, var lietot arī daudz citus. Un Fisterrā pētot 2-3 istabu dzīvokļu piedāvājumu, vidējā cena ir apmēram 1100 eiro par kvadrātmetru otrreizējā tirgu. Jauni dzīvokļi tas ir savādāk, bet otrreizējā tirgu 1100 eiro kvadrātmetru, tas nozīmē, ka ap 100 000 jau var tīri labu dzīvokli šeit, es domāju, ka var arī atrast un nopirkt. Bet pērkot nekustamo īpašumu, Spānijā ir ļoti, ļoti, ļoti jāuzmanās. Jāuzmanās no kā? No tā saucamajiem okupasiem. Un kas tad ir okupasi? Okupasi ir tas pats, kas angliski tiek lietots termins skvoteri. Bet tieši Spānijā šī skvoteru vai okupasu problēma ir jo īpaši nozīmīga. Un tāpat tiek apzīmēta kā sociāls fenomens. Un tā ir pazīstama apmēram no 1994. gada, kad tika pieņemts toreiz jaunais īres likums ar ļoti cēliem mērķiem. Mērķi bija tādi, lai paaugstinātu mājokļu pieejamības līmeni, it īpaši jauniešiem, lai veicinātu cīņu pret īstermiņa īres līgumiem. Toreiz ieviesa, ka minimālais termiņš ir 5 gadi, pat ja ir noteikts uz īsāku laiku, vienalga tas ir pagarināms uz 5 gadiem un pēc tam vēl uz 2 gadiem. Tāpat, lai samazinātu īres maksas pieaugumu, un doma bija ļoti cēla, lai ja ir tukšas telpas, kuras netiek izmantotas, ne tikai dzīvojamās, bet vispār telpas, lai dotu iespēju šādās telpās dzīvot tiem, kuriem nav kur dzīvot, teiksim tā. Sākums bija ļoti kreis, ļoti cēls, bet mūsdienās tā, kā jau es teicu, ir pārvērtusies par lielu, plašu sociālu fenomenu, kas apgrūtina nekustamā īpašuma tirgu, jo tur ir iesaistījušās jau kriminālās struktūras un arī atsevišķi pa vienam, bet šie okupasi ir patiešām ļoti, ļoti liela problēma, un katram nekustamā īpašuma pircējiem par to ir jādomā un jāuzmanās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja telpas ir ieņēmusi kāda cita persona un šajās telpās nodzīvojas 48 stundas, tad pēc tam var izlikt tikai ar tiesas spriedumu. Un šeit, varētu teikt, ļoti krasi tiek atspoguļota sadursme vai pretruna starp divām tiesībām. Viena ir cilvēka pamattiesības uz mājokli, un otrs puses ir īpašumtiesība aizsardzība. Tad jautājums,
kuras ir vairāk aizsargātas, kuras ir jāaizsargā. Nu, un šie okupasi, tātad, ja telpās ir vairāk kā 48 stundas, tad ar fizisku spēku vairāk šādas personas no telpām izlikt nevar. Nu, un bieži vien baida ar okupasiem, ka tas ir, ka aiziet pēc piena, nāk mājās un jau vairs savā dzīvoklī netiek iekšā, vai kāds seniors aizbrauc uz slimnīcu, nāk no slimnīcas mājās dzīvoklī, vai atkal netiek iekšā. Nu, tik traki jau parasti nav. Ar citu, visvairāk šie okupasi ir tie, kas ir īrnieki, nu, un īrnieki kaut kādu iemeslu dēļ vairāk nespēja samaksāt īri, tad viņi paziņo, ka viņi īri vairāk nemaksās, bet projām no dzīvokļa arī neies. Īpaši tā problēma bija pēc 2008. Gada krīzes, tāpat arī pēc Covid periodā, vairākiem īrniekiem mainījās, vai pazaudēja darbu, vai mainījās ienākumu, un viņi vairāk maksāt nespēja, bet dzīvot nav kur, un tāpēc no dzīvot projām neiet. Īpaši, ja ir mazi bērni, vai dzīvnieki, piemēram, suņi, nu, tad no tādiem okupasiem tikt vaļā ir grūti. Ja ir tiesvedība, tad tie ir 1,5–2 gadi, varbūt pat vairāk gadi. Otrs versija, ka tiek līgti tā saucamie deokupasi, arī tādas puskriminālas struktūras. Nu, un bieži vien sanāk, vienkārši ir jāmaksā. Un to arī dzīvokļu īpašnieki bieži vien dara. Nu, un tad, ja tur vēl iesaistās kriminālas struktūras, tad ar to cīnīties ir samērā grūti. Nav viennozīmīgi, jau teicu, nav viennozīmīgi vērtēta sabiedrībā šī situācija, tīpaši, ja tās ir kādas banku īpašumi, kur, piemēram, ir tukša māja, bankas īpašums, neviens nedzīvo. Nav tā, ka vietējie uzskatītu, ka tur viennozīmīgi nedrīkst neviens dzīvot. Tāpat arī starp pret ārvalstniekiem nav nekāda ļoti mīļas attiecības, ja reiz jums ir šis īpašums. Jūs dzīvojat ārvalstnieks prom tālāk ārzemēs, tātad jums ir kur dzīvot. Nu, kāpēc gan kāds vietējais nevarētu dzīvot jūsu mājā? Nu, neviennozīmīgi. Es, protams, neaizstāvu nevienu ne otru, bet ļoti neviennozīmīgi. Un pats galvenais, ko es ar to vēlējos pateikt, ka katram nekustamā īpašuma pircējam par to ir ļoti nopietni jādomā. Nedrīkst viegliprātīgi pirkt, piemēram, īpaši šī problēma ir Barcelonā, kā arī Spānijas dienvidos, attiecīgos reģionos. Starp citu, šeit Fisterrā, Galīsijā šī problēma nav tik aktuāla. Tā kā šeit, šajā reģionā no tā tik ļoti nevajadzētu baidīties, bet, ja jūs skatāties kādas reklāmas piedāvājumus, piemēram, Barcelonā, pilnīgi iespējami, ka jūs ieraugat ļoti lēts dzīvoklis, laba cena, bet jau reklāmas piedāvājumā visticamākais, ka tur būs rakstīts, ka tur ir ilgtermiņa īres attiecības un no īrnieka ārā, no īrnieka vaļā tikt nevar, ka tas ir jādara, un tad tas tiek apzīmēts, ka tas ir investīciju objekts. Nu, tad jārēķinās, ka šīs investīcijas var būt uz samērā ilgu laika periodu. Kā jau teicu, Fisterrā netik ļoti, bet tomēr šī problēma ir jāņem vērā. Nevēlos nevienu baidīt. Viss labi, pērkat īpašums Spānijā, bet es noteikti ieteiktu izmantot kādus māklerus vai konsultantus, advokātus, kā nodrošināties, kā izvērtēt savus īrniekus, lai pēc iespējas nodrošinātos, ka šie īrnieki nekļūst par okupasiem, un jūs no savu dzīvokļa ārā nevarat dabūt kādu tur dzīvojošu personu vai ģimeni. Tāpēc, es domāju, ir jāsaņem kvalitatīvu konsultāciju un jāuzdod šie jautājumi. Tieši tā arī jājautā, kā jūs mums iesakat, kādas metodas, kā signalizācija vai apsardzi, kādas metodas, lai nodrošinātos pret okupasiem. Nu, un ar to arī noslēdzu šo video. Es ceru, ka es nesabaidīju nevienu nekustamā īpašuma kārotāju Spānijā, bet vēlreiz jau Galīsijā šī problēma nav tik ļoti aktuāla kā citos Spānijas reģionos. Paldies, ka skatījāties šo video. Tāds bija stāsts par pasaules galu vai pasaules malu. Visu labu, tiekamies!